Tad jau var laisties viņu. Slēpošana dekoratīvā kārviņas pilā ir pilnīgs valsts slēpēm. Pilnīgs. Mēs vēl varētu pielikt arī rokas un tad sanāks vēl puspolka. Galvenais savu slēpēm ir tāpat kā dejojot ir ritms. Būs labi? Un notikums ir saistīts ar mūsu valsts sarkanbalsarkano karogu, kurš tomēr, lai cik jocīgi arī nebūtu, pirmo reizi tā publiski tika iznest tieši šajos svētkos Lietuvā. Un par ko daudz jau projām nezina Latvijā, kad reāli pirmais publiskais masas pasākums ar Latvijas karogu notikās tieši studentu dziesmu un deju svētkos Viļņā 1988. gada jūnija beigās. Un tikai 2 vai 3 nedēļas vēlāk bija Baltika, kad jau Rīgas ielās izgāja karogs. Igauņi jau, protams, bija izgājuši uz saviem karogiem, un mēs jau tikai skatījāmies un brīnījāmies ar mutēm vaļā. Bet nu jau kaut kāds jau interese bija. Un, protams, kaut kā gaisā bija tāda atmosfēra, tāda dzirks, kas liecināja, ka mums arī to karogu jāiet. Tur līst vai puš. Un tad, protams, tika skraidīts par Viļņas audumu veikaliem, atrasts īstais tons, un arī katrā kolektīvā vairāk karogi tika uzšoti. Mūsu kalvas dejotājiem bija jākāp tornī kaut kāda priekšnesuma laikā. Tur tāds tornis ar galerijām rīvs, un lai to karogu ienest, bija jāiet ar miličiem un drošībniekiem. Tad meitenes tos karogus zem bruņķiem paslēpa apakšā, un tad atkal uzkāpa tajā tornī, un tad izvilka, un tajā vicinājā. Tas atkal ir tāds skaists gājiens. Un par to karogu stāstot bija vēl viena epizode. Tas arī bija viens baigi emocionālais brīdis, jo bija vēl viens koncerts, tāds vakara nakts koncerts, tādā kalna estrāda Viļņā vēl ir tāda amfiteātra. Visi Viļņi ir uz kalniem. Un tur bija tā, ka visi sanākuši, tā kā dejotāji, laikam paši lietuvieši to programmu tā kā vairāk taisīja priekš mums. Laikam orķestri vēl ņēma dalību. Mēs tā kā skatītāji tur piedalījāmies. Un tur bija tā, ka tās ejas tā kā mūsu estrādē, un pa tām ejām tagad atnāk igauņi ar savu karogu. Visi tur kājās. Pēc tam lietuvieši uzrodās uz savu karogu. Un Latvijas karoga nav. Un mēs tā sēžam un gaisā pilnīgi jūt tādu elektrību, kad jābūt. Mums tad latviešiem tāda kārtīga pauze izdevās. Un ar to pauzi, saku, tā kā parādījās tas mūsu karogs, kad 5 minūšu aiztur, tad gan tiešām viss tā estrāde bija kājās. Un tad es saku, ļoti emocionāli brīdis bija. Pastāsti arī tu savu piedzīvojumu un piedalies akcijā Mans dziesmu svētku stāsts.